Biju nonākusi krīzes situācijā tik tālu, ka pat man aizved uz psihiatrisko slimnīcu. Kādēļ es to pieļauju, jo es taču viņu pazinu, es taču esmu bijusi pat aktīva kalpotāja. Tomēr, iznākot no slimnīcas, es dažas dienas vēlāk interesi pēc uztaisīju grūtniecības testu un biju šokā, ka gaidu bērniņu. Slimnīcas laikā es biju lietojusi daudz medikamentus un tādus, kas grūtniecībai bija nelabvēlīgi. Konsultējoties ar ārstu, viņš man mainīja terapiju un devos pie vēl kādiem ārstiem, lai bērniņam pēc iespējas nekaitētu. Un tomēr bija kāda ārsta, kas izturējās ļoti skeptiski un nedēļa nekādas cerības. Tik izsūtīts daudz lūkšanu vajadzības. Drīz jau arī pienāca dekrēta laiks, kad bērniņam būtu jānāk pasaulē. Bija skaista jūlija diena un mazliet salīdzinoši vieglās dzemdībās bija dažu stundu laikā manas rokām. Tomēr otrajā dienā bērniņš palika zils un viņa aizved uz reanimāciju. Es nespēju noticēt, ka lielā dāvana, kas man ielikt rokās, varētu to pats man tikt atņemta. Un, protams, atkal tika daudz lūkšanu vērsts Dieva virzienā, gan manu, gan arī citu cilvēku. Un bērniņš bija reanimācijā, bet es sākumā pat nevarēju pie viņa būt, jo vēl netika izrakstīta no slimnīcas. Kad beidzot ar bērniņu satikos, tad ārsts man nomierināja, teica, ka stāvoklis ir stabils un veiktas atkal un atkal daudzas analīzes. Un mēneša laikā, kamēr bijām slimnīcā un paralēli visu laiku kādu cilvēku lūdzu, situācija mainījās, nemitīgi uzlabojās. Kāds speciālistu viedoklis, kad varētu būt tas un tas, kāda problēma konkrēti. Un tad pēc intensīvākas lūkšanas šī problēma vairs netika akcentēta un vairs pamanīta. Tad vēl kāds brīdis un tieši pēc mēneša ārsts teica, ka principā bērniņš paliek uzskaitē, bet nekas tāds būtisks nav, lai viņu nelaistu mājās. Tādējādi mēs ar lielu prieku devāmies mājās un arī ik pa laikam pēc mēneša braucot uz uzskaiti. Atkal un atkal ārsti apstiprināja, ka viss ir kārtībā. Bērniņš ir atbilstošs attīstībai, viņa vecumam un nekādu sarežģījumu īsti nav. Un ir grūti aptvert vēl tagad, skatoties uz mazo Samuēlu, cik liela dāvana viņš ir, cik lielā krīzes brīdī viņš ir iedots un cik daudz prieka viņš dod ikdienā. Un cik ļoti Dievs uzklās lūkšanas, cik ļoti Dievs pagodinās un ka viņš ir dzīvības devējs un viņš ir visu devējs. Un pateicība Dievam par visu, ko viņš dod. Mīļais debes Tēvs, paldies Tev par jaunu žēlstības dienu. Paldies Tev par dzīvības dāvanu, par ticības dāvanu. Paldies Tev par katru no mums, ko Tu tik brīnišķīgi esi radījis, Kungs. Paldies Tev par to, ka mēs katrs esam Tev tik bezgalīgi dārgi un tik ļoti vērtīgi. Paldies, ka Tu mūs mīli un ka Tava žēlstība ir neizmērojama. Jo kā ir austrumi tālu no rietumiem, tā Tu paņem prom mūsu pārkāpumus. Paldies, Kungs Kristu, ka ar Tavām dārgajām asinīm mēs esam atpirkti un darīti brīvi. Paldies, Kungs, ka Tu sastopi mūs ne tikai dienamā un mūsu priekā, bet vēl vairāk, Kungs, Tu esi tūklāt tiem, kur ir sāpēs, ciešanās, grūtībās un tumsā. Paldies, Kungs, ka Tu ienāc mūsu tumsā un dari to par gaismu. Paldies, Kungs Jēzu, ka Tu esi blakus mums, mūsu ielajās, un ka Tu izved mūs no turienes. Paldies, ka Tu izcēl mūs laukā no dubļiem. Tu mūs nomazgā un dari mūs tīrus. Bet ne to vien, Tu dari vēl vairāk, Kungs. Tu vēlies mums dāvāt vēl vairāk. Paldies Tev par Tavām svētībām, par to, ko Tu dāvā mūsu dzīvēs. Jā, paldies, Kungs, Tev par bērniem. Paldies par prieku, ko viņi ienes mūsu dzīvēs. Paldies par mūsu vecākiem, par mūsu brāļiem un māsām. Jā, Kungs, cik neizprotam ir Tavi ceļi un tas, kā Tu pārmaini situācijas.
tas, kā tu maini dzīves un apstākļus. Paldies Tev, Kungs, par to, ka Tavas domas nav mūsu domas un Tavi ceļi nav mūsu ceļi. Jā, Kungs, šajā dienā mēs lūdzam, ka varam visu likt Tavās rokās, Jēzu, ka varam mūs pašus un savas dzīves uzticēt un nodot Tev, jo Tu vislabāk zini, kas mums ir vajadzīgs tieši šodien. Es lūdzu, Kungs, ka Tu pārlai pār katru klausītāju savu svēto garu. Tu atver, Kungs, debesu logus, lai līst. Jā, lai līst Tavs svētais gars, lai tas nomazgā mūsu sāpes, ievainojums, bēdas. Jā, Kungs, un ka tas piepild mūs ar Tavu mieru, ar Tavu prieku, lai Tava mīlestība apklāj mūs un atspirdzina arī šajā dienā. Tu lūdzam Jēzu Kristu mēs Tavā vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visuvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.